Otrais uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. Kārtībā. Create a single pod ar konkrētu imidžu, namespaceā default. The pod should be named pod1 and the container should be named pod1 container. Tātad nosaukumi atšķirās. This pod should be only scheduled on control plane nodes. Do not add new labels to any nodes. Ok. Tātad sākam ar vienkāršā poda izveidošanu. Tātad, ok. To mēs varam izdarīt ar run, kad speciāli deployment mums nevajag, ar nosaukumu pod1, ar image httpd un paskatīsimies, ko šī komanda darītu. Tā, konteinerim vajadzēs citu nosaukumu, ok. Ierakstam to visu YAML failā, lai varētu pēc tam labot. Tā, restart policies mums nevajag. DNS policy mums nevajag. Konteinera nosaukums pod1. Ojojojojojojoj. Tā, labi. Nosaukums pod1 container. Protams, labāk ir kopēt. Resurss mums arī nevajag. Ar 2D var izdzēst visu rindiņu. Ar lielo D arī tā bija jāstrādā, bet kaut kā nesanāca. Tā, ejam tālāk. Tik tālu tā kā būtu, bet this pod should only be scheduled on control plane nodes. Tā tad mums vajag norādīt konkrētu, uz kuras nodes tas palaižās. Pamēģināsim izmantot dokumentāciju un kur mums ir podi. Pamēģināsim paskatīties tieši visu par podiem, un tas, ko es meklēju, ir veids, kā norādīt konkrētu nodi. Pameklēsim šādi node. Tā. Ko mēs redzam šeit? Nē. Ok, varbūt pēc šāda principa. Kind pod. Tas nepalīdzēja. Workload management, sidecars. Varbūt workload management uzmetīsim aci. Vai te ir šādi kind pod? Nav. Tā. Tas, ko mēs meklējam, ir select node. Mums vajag nodes selektoru priekš poda. Assign pods to nodes. Jā, tas varētu būt īstais. Un pameklēsim node. Tā, node restriction.
Affinity ir pārāk specifiski, ir jābūt vienkāršākam veidam. Varbūt jāmeklē node selector pod. Labels and selectors assigning pods to nodes. Labi. Tā, meklējam piemērotu jāmlu. Tas ir ar label panākts. Node selector, tas arī nav tas, ko mēs meklējam. Node name. Tieši tik vienkārši zem spec. Ok. Kopējam. Ejam apakaļ uz termināli. Tātad zem spec. Kā tas notika? Paste mums ir node name. Un kāds tad ir mūsu node name? Otra terminā skatāmies get nodes un master node control plane node mums sauc šādi. Copy. Tā, tas arī ir viss. Mēģināsim šo palaist. Tātad create f. Otrais uzdevums. Pods ir izveidots ar nosaukumu pod 1. Nu, un tad paskatīsimies, kas tad ir iekšā šai podā. Describe pod 1. Droši vien, ka jānorāda, ka tas ir pods. Tātad pods ir konteineris ar nosaukumu pod 1 container. Un kur tad mums ir node? Vieglāk būs šādi. Grep. Node selektori, node control plane. Viss. Gatavs.